Vakar šovakar jums tādās pavisam rotaļīgās noskaņās. Ar šādām mašīnītēm 1936. gadā droši vien pa sētu dragāja puišaļi, bet šādas mantiņas iegūst pavisam citu skanējumu, kad ar tām parotaļājās dizainers Vits Vasiļkovskis. Rotaļlietas pieaugušajiem, cilvēkiem, kas nekad nebeidz spēlēties. Tā Vits Vasiļkovskis raksturo 79 interjeru priekšmetus, kas tapuši 5 gadu laikā. Viņš arī spēlējas, piešķirot otro elpu dažādām vecām lietām, kas citādi jau sen būtu izmestas mēslainē vai pārkausētas. Varētu pat teikt, tāds kā nostalģiskais dizains ar sekojošu saldsērīgu atmiņu virkni tiem, kuri atceras vai kuriem pašiem savulaik piederējuši šie putekļu sūcēji, šūjmašīnas, kuri dzēruši konjaku no šādām pudelēm. Šis objekts ir tapis pamatā no Moskviča 408 spārna. Viņā ir 21. Volgas rokturis, viņā ir arī uzraksts no 60. gada starppilsēta autobusa Ikarus. Un pamatā mēs viņu varētu pozicionēt kā pelntrauki, jo pie viņa var pienākt klāt un uzsmēķēt. Rūpnīcas sarkanā zvaigzne, oriģināls konvejeru krēsls, pie kura cilvēks sēdēja un montēja mopēdus. Vienīgais, kad krāsas viņam bija tā saucamā āmura krāsa, un apakšā bija melns dermantīniņš. Tagad atsevišķajām detaļām un to vēsturei vairs nesot nozīmes, jo lietas dzīvo jaunu dzīvi, un vairums ārzemnieku un jauniešu tos arī uztver vienkārši kā dizaina objektus. Lieta dzīvo mūsdienās pavisam citu dzīvi, un viņa ir tas, kas viņa ir šodien. Un, ja kādam interesē, kas viņa bijusi vakar vai pirms 100 gadiem, tas nav slikti, bet laikam tas nav primārais. Viens no pašu mākslinieku šobrīd sirdī tuvākajiem veikumiem ir galdiņš, kurā iebūvēts viens no padomijas raksturīgākajiem aksesuāriem, gan, protams, nelietots. Objekts ar nosaukumu Kakāra zvaigzne pauž Vita nostāju pret raidījumu saturu, kas šobrīd dominē televīzijā. Monitori, kas rāda oficiāli izlaistu disku, saucās Dejona zvaigzne. Viss pareizāk novietoties, skatoties šo raidījumu, būtu tā, kā ir paredzēts, respektīvi šeit būtu jāuzliek kājas, dibeni, piedodiet, izgaismot šī romantiskā zilā gaisma, un tad acis priekšā pavērtos vislabākais rakurs, kā var baudīt šo ierakstu. Vīta izpildījumā 50 un pat 100 gadu vecas lietas izskatās kā radītas ne tikai antikvāriem interjeriem, bet piestāv arī mūsdienās tik aktuālajiem pilnīgajiem asketismam un minimalismam. Man vispār patīk vecās lietas, man patīk arī dzīvot starp vecām lietām. Mūžīgie stāsti par enerģijām mani absolūti neatbaida. Un katrā gadījumā saskarsmē ar vecām lietām ir tā patīkamā sajūta, ka viņas ir īstas. To, cik daudzām lietām šobrīd ir vienreizējās lietošanas raksturs, var īpaši izjust parakņājoties Vita mazās galerijas noliktavā, kuras bez antikvārām lustrām, putekļu sūcējiem un fēniem var uzzināt arī, piemēram, to, ka Laimareiz ražoja košļenes. Iespējams, pavisam drīz mākslinieks nolems parotaļāties arī ar kādu no šiem priekšmetiem. Modes drucis, kas